Čau visiem! Nu, ir laiciņš, ir bišķi, kur tur kaut kāda stundiņā atnācis pastrādāt un iedomājis, ka vajadzētu kaut ko ierakstīt tādu gudru. Un ko es gribēju pateikt? Ja ir vēlme kaut ko panākt, kaut kādu rezultātu dabūt, ir vienmēr jāatrod tas laiks, jo pat pa sevi nekas nenotiks šot. Māja pati neuzbūvēsies pati pa sevi, piemēram. Un kas vēl ir svarīgs, jā? Nu, tas ir atkarīgs no tā, kurš skatās, bet, cik saprotu, jā, pēc kaut kādiem 40 gadiem, tu jau nevari sagaidīt to burvīgu mūzu, kuru tev vienkārši atnākšot un pasākot, tu tagad strādāsi un tev būs tā vēlme. Vēlme varbūt ir, bet, tā iespēja un piespiedu, tā teikt, sev to izdarīt, neparadīsies pati pa sevi. Es atceros tos laikus, kad, nezinu, skolas laikā, tu varēji tā kā nemācīties, bet nākamajā dienā, iegribas kaut ko izdarīt, labi, tā nav par mācībām runām, bet kaut ko te izdarīt. Pēc tam tas arvien retāk, un tad ir jāpiespiež. Un labi, attiecību uz darbu, tu algotu darbu, nestrādāsi, algu nedabūsi, bet, kaut ko papildus, tu jau nezini, kaut ko arī citu izvēlēsies, pie televīzora, paspēlēties, iedzert tāliņu, vēl kaut kas tāds, un to brīdi tu vari gaidīt, ļoti ilgi gaidīt, bet tā mūza nenākšot, un ko es sapratu? Viņa nenāks. Viņu vienkārši jāpiespiež, lai tā atnāktu, un jāpiespiež sevi kaut ko izdarīt. Un, jo citādāk tu varēji gaidīt nedēļas, mēnešus, man vienreiz arī bija kā visa ziema pagāja, neko negribas darīt, tādā ziņā, vienkārši atbraucu, apsēžos, seriāls vispār ir bīstamas lietas, es ļoti neiesaku skatieties seriālus, viņam pēc principa ir tā kā visu to pašu, ko varēja ielikt pusotru stundu laikā, viņi neskapēc ieliek, 11 sērijas. Kam? Lai tu sēdētu un skatītos. Jautājums. Īpaši, tie, kuri uz lejas izliek visas sērijas, tas arī kaut kāda bīstama lieta. Tā kā neaizraumjamies ar tādām lietām, negaidām, ka kaut kas atnākšot un tev tā kā to iedvesmu iedos, ņemam un sakam strādāt. Tā kā visiem sveiks!